Sārkus es iegādājos šovasar. Neilgi uzreiz pēc tam, kad šī kolekcija iznāca. Un kāpēc? Žagatai es sekoju jau kopš laika, kad viņi gatavoja tās rotiņas, visādas ļoti skaistas. Tad es tur sekoju viņai līdzi, man interesēja, un tad starp šīm rotām parādījās šī Inspire Riga kolekcija. Un man viņa iepatikās, man viņa vajadzēja. Violetai patīk spožums un spīguļi. Violeta ir dizainere no Madonas, kura mīl Rīgu, un savu mīlestību viņai ir ielikusi savos darbos zīmolā Žagata. Kāpēc Žagata? Tāpēc, kad vienā augstā ziemas vakarā es izdomāju radīt rotas. Tās rotiņas ir tur. Tās rotas, viņas jau pašas par sevi arī parāda, kāpēc Žagatas arī asociējas ar mani, kāda es pati esmu. Man ļoti patīk viss, kas spīd, un tad to visu es vācu pie sevīm. Un tā arī tas viss veidojās. Ideja radīt tērpus saistītus ar Rīgas arhitektūru pie Violetas atnāca naktī. Tas notika tā, kā veidojās kolekcija, arī ļoti interesanti. Es aizgāju gulēt un vienkārši nosapņoju to. Jo nāca festivāla laiks, man gribējās kaut ko foršu uzlikt pašai virsū. Un es baigi ilgi domāju, tad parasti man tā mūza atnāk naktī. Un es ieraudzīju svārkus ar Rīgas panorāmu naktī, un es no rīta vienkārši piecēlos un sapratu, ka man tas ir jāizdara. Man ir bildīte, kur es esmu festivālā, ar ko arī tas viss sākās. Summer Sounds tas ir šī gada, ja? Tik es izgāju ārā, tad vienkārši nāca cilvēki un prasīja telefonu, kur vispār var kaut ko tādu nopirkt. Un atsaucība ir milzīga un cilvēkiem patīk. Un visvairāk iemīļojuši īstenībā ir ne tikai rīdzinieki, arī visa Latvija, bet visvairāk ārzemēs dzīvojošie latvieši, kas vienkārši lūdz sūtīt vienkārši mammai, tētim, visiem pēc kārtas un visi staigā un ļoti lepojas to. Izrādās, ka Rīgas elementu izmantošana dizainā nav tik vienkārša. Bija tā, ka ir vīriešiem krekli ar uzrakstu un arī sievietēm Rīga. Bet nekas nebija tāds, kas tā kā parāda to Rīgu, kāda viņi izskatās, panorāmas, arhitektūras vai kaut kas tam līdzīgs. Un līdz ar to tas tika veidots kā mūsdienīgs suvenīrs, ko tu vari uzdāvināt draugiem, ko tu vari aizvest projām, ko tu vienkārši arī steigāt un parādīt un lepoties un būt patriots par savu Rīgu. Rīga, tāpēc, ka es mīlu savu Rīgu. Man viņš šausmīgi patīk, es varu vienkārši vakarā iet un skatīties, un es savā laikā dzīvoju Pārdaugavā, un tāpat vien braucu pār tiltiem un skatījos, un daudz kur ir ceļots, bet tāpat tiešām viena no skaistākajām pilsētām, vecpilsētām. Pa katru ēku, pa katru pieminekli jādabūja atļauju, kas aizņem vismaz par vienu pieminekli vai ēku ir 3 mēneši. Jāgaida atļauju, citi vienkārši neatļauj. Viena no kolekcijas skaistākajām kleitām attēlo Doma baznīcu. Kleitiņai ir tirkīs zilā krāsa augšā. Attēlot mums ir Doma baznīca un krastmala. Vecrīgas tāds skatiņš no Daugavas puses. Par Rīgu vārdu man bija liels nosacījums, lai tur obligāti ir ar garumzīmi. Lai nav tā, ka mēs arī Inspire Riga ir tieši. Arī Inspire Riga kolekcijas valkātājs ir sajūsmā par šo Latvijā vēl nebijušo dizainu. Pirmkārt, tāpēc, ka man patīk lietas, kuras nav citiem. Ja es nopērku kaut ko, tad tas ir tā, ka man katrs trešais Rīgā nenāks ar tieši tādiem pašiem legingiem pretī. Man patīk lietas, kas nav citiem. Cilvēki atskatās uz legingiem, kas man liekas ļoti interesanti, bet atskatās uz legingiem, vienkārši jau legingiem. Tas nav, es nezinu, kaut kāds dinozaurs uzīmēs tev virsū vai pīle, bet tā ir māksla. Un man kā mākslinieciskam cilvēkam ļoti sirsniņā iekrīt, kad viņas ieraudzīja. Jā, es sapratu, tas ir manējais un vēl oranžā krāsa. Wow, jā, manas! Šie legingi arī ļoti paspilgtina manu personību, jo man pirmkārtām patīk labas kvalitātes drēbes. Un lielākā daļa bikses man patiesībā arī kož. Bet šīs bikses ir tā kā pidžama bikses, kuras tu nekad negribi novilkt, jo tu nejūti, ka tev ir bikses kājas, bet tu teici, nē, man ir bikses, un kādas bikses man ir.